Mīļa, sveicināta! Šodien mēs parunāsim par pašapziņu. Un tu zini, ka es esmu pašapziņas atvesaļošanas eksperte ar milzīgu pieredzi. Un šodien es gribu pateikt tev, iespējams, vissvarīgāko par pašapziņu. Un ja darīt tikai to, jau dzīve ļoti kvalitatīvi mainīsies uz labu. Un tas ir būt savā dzīves centrā. Noteikti esi dzirdējusi, visi to saka, ka no sākumā cilvēkam ir jāparūpējies par sevi, un saka to piemēru, uzreiz uzliec masku sev lidmašīnā, tikai pēc tam bērnam. Jā, tā ir. Bet es tev šodien pateikšu vēl nopietnāku argumentu, kāpēc tik ļoti svarīgi pa priekšu padomāt par sevi, par savu labsajūtu, un tā, lai tev ir labi, un tikai pēc tam par visiem pārējiem. Tāpēc, kā tu esi savas dzīves centrā, un katram cilvēkam ir sava dzīve, kur viņam ideāla gadījumā būtu jābūt centrā. Un ja katrs mēs būtu savā centrā, tad sadarboties, mīdarboties, mīlēt, rūpēties, pavadīt kopā laiku, dzīvot kopā, būtu viegli, kaifīgi katram. Ja katrs pirmām kārtām domātu par sevi, tad patiešām dzīve būtu ideāla. Un tātad tev ir sava dzīve, un tu esi savas dzīves centrā. Es ļoti ceru, un mēs ejam uz to. Un arī visi pārējie cilvēki ir savas dzīves centrā. Un ja tavā dzīvē tev nav labi kaut kādā dzīves jomā, dzīves sfērā, kaut kādos apstākļos, tad absolūti noteikti tu neapzināti vai apzināti visu iznīcināsi. Ja kaut kur tev nav labi, tā godīgi, tev nav labi, tad tu to visu iznīcināsi. Apzināti, vēlreiz atkārtošu, vai neapzināti. Ja attiecības tev nav labi, tu visu iznīcināsi. Un tas var izskatīties, ka vīrietis aizgāja, ka attiecības sabojājas, vēl kaut kādi 100 iemesli. Bet ja tā pavisam godīgi, vai tev tur bija labi, vai tieši tu tur bija laimīga? Un tur, kur tev ir labi, tur, kur tu esi laimīga, tas būs, tas turēsies, tas mūžīgi atbalstīs tevi, jo tava dzīve ir absolūti ieinteresēta, lai tu esi tur laimīga. Tāpēc, ja kāds teiks, domāt par sevi, tas ir egoistiski, tie, kas domā par sevi, pirmām kārtām nepadomā par citiem, par sabiedrību, par pārējiem. Tie ir slikti cilvēki, mammas, kura domā pirmām kārtām par sevi, sliktas mammas, bērni, kuri pirmām kārtām domā par sevi, sliktie bērni un tā tālāk. Bet ko nozīmē egoisti? Egoisti, vispār kas ir egoists? Egoists, tas ir cilvēks, kas domā tikai un vienīgais par sevi. Un nekad nedomā par pārējiem. Bet veselīga, normāla attieksme, kad tu pirmām kārtām padomā par sevi un tad par visiem pārējiem. Un ja tu padomā arī par visiem pārējiem, tad tu nevari būt egoiste. Jo egoists domā tikai par sevi. Bet ja tu nedomāsi pirmām kārtām par sevi, tad tik un tā, tu tur visu iznīcināsi. Visi ies pa gaisu. Nekas nenoturēsies. Un lai 100 reizes tevi sauks par egoisti, ja tu domā par sevi, bet toties tev būs sava laimīga dzīve. Nekas neiznīcināsies, nekas nepazūtīs, nekas nesabruks kā smilšu pils. Tāpēc jā,
padomāt par sevi, pirmām kārtām par sevi, ir ļoti svarīgi. Jo savādāk viss lidos pa gaisu, un tad labi nebūs nevienam. Ko tas nozīmē padomāt pirmām kārtām par sevi? Tas ir vienmēr to galveno kameru tā kā novirzīt uz sevi un pajautāt sev, kā es šobrīd jūtos? Vai man patīk šeit būt? Vai man patīk atrasties šajā dzīvoklī, šajā istabā? Vai manām acīm patīkami skatīties uz to, ko es redzu apkārt? Vai mani ādai patīkami, kā šis saldums pieskarās? Vai maniem matiem patīkami būt brīvi plivojošam vai savāktiem astē vai frizūra? Vai man ir labi? Vai manām acīm patīk skatīties uz šo cilvēku, kas man ir blakus? Vai man patīk vienmēr painteresēties, vai man patīk? Un ko es varu darīt, lai man patiktu vēl labāk? Jo viss, kas tev nepatīk, viss, kur tev nav labi, agrāk vai vēlāk aizies pa gaisu. Tāpēc galvenā pašapziņas prakse iemācīties. Pirmām kārtām pajautāt sev, vai man tā būs labi, vai man tā patiks. Un tikai tād atsaukties uz kaut kādu lūgumu, kaut kādu iniciatīvu izrādīt, pa priekšu noskaidrojot, vai man tā būs labi, vai man tā patiks. Un man pat grūti izteikt ar vārdiem, cik ļoti svarīga ir šī prakse. Jo, ja tev būs labi, tad patiešām visiem apkārtējiem būs labi. Tas vairosies un dzīve iepriecinās tevi, jo tava pasaule ir ieinteresēta sagādāt tev emocijas. Jo tikai tad, kad ir emocijas, tu jūties dzīva. Un tagad man gribas tev pajautāt, vai tev šobrīd ir labi, ir ērti, tavām acīm ir skaisti, tavai ādai, tavam ausīm. Un kā tu vari parūpēties par sevi, lai tev ir labi.